Ja sākumā uz izrādi Upes grīvas rūķos cilvēki dodas bikli, tad jau ar pirmajiem soļiem, ko spēr Vilsona ģimenes virtuvē, ir sajūta kā mājas viesībās. Sprakšķa malka kamīnā un ar zeltera glāzi rokās viesi ieņem vietas izrādēji. Mēs katru gadu atbraucam, jo tas ir skaists notikums un paklausīties dzeju ar mākslinieka acīm ir daudz vērtīgāk nekā pašiem izlasīt grāmatā. Šādu veidu svētdienu vakaru pavadīšu, man liekas, ļoti interesanti un tādi jēgpilni. Katrā ziņā tās siermaizes noteikti arī manā gadījumā ir ļoti svarīgs faktors. Šī jau ir otrā Mārtiņa Vilsona izrāde ar Čaka dzeju, šoreiz ar erotisku pieskārienu, kas rosina iztēli un stāsta par mīlestību pret dzīvi un sievieti. Man šonakt randevu, bet diena ir tik sīksta, dilst kā veca zila zeķe. Visu verandā notiekošo izrāžu aprakstā ir brīdinājums, ka tajās var piedalīties kaķi. Līdz šim mājas mīluļi skatītājiem likuši vilties un izrādes ignorējuši, bet mīlestības gadu viņi iecienījuši. Arī šoreiz Mārtiņš Vilsons uz brīdi pārtrauc izrādi, lai ielaistu skaļi ņaudošo draugu. Nāc. Un kad es nākšu reiz pie laimes, es būšu salauzts jau vecs. Izrādēs, ka aktiera drauga mūžībā aizgājušā Nika Matvējeva mūzika. Man vajadzēja tādas dziesmas pavēlēties, kas atsaucās arī manā dvēselē. Un es jau viņas precīzi tā nedziedu, bet nots tās pašas, bet es nedaudz savādāk viņas dziedu. Tā kā es to varu. Es jau domāju, ka viņš vienalga ir priecīgs, jo viņam šogad 65 gadi palika. Šogad aprit arī tieši 100 gadu, kopš Čaka pirmā mīlestība pamudināja viņu savas sajūtas pierakstīt dzejā. Čaka dzeja arī skatītājus villina atgriezties Vilsona verandā un izrādi mīlestības gads šoreiz izvēlēties arī kāzu jubilejas atzīmēšanai. Tas ir daudz labāk nekā, teiksim, aiziet uz teātri un tur liels publikas klātienē klausīties kaut ko tik intīmu un tik foršu. Arī šajā brīdī Čaka dzejas vārdi ir ļoti aktuāli sabiedrībā. Tie, kas to māk izlasīt, saprast un iedziļināties jēgā, teiksim tā. Kā ir redzēt tos viesus, kuri atgriežas atkal un atkal? Un tad ir tā sajūta, ka viss ir pareizi. Jo vienu reizi jau visi var pamēģināt. Tas nozīmē, ka tā sajūta, ka mēs darām labu lietu, kas mums pašiem patīk, tad tas nozīmē, ka jā, tas ir vajadzīgs. Ja sākumā izrādes Vilsona verandā bija pandēmijas ierobežojuma laika avantūra un notika vien vasarā, tad jau pērn ģimene izmēģināja, ka arī nesezonās skatītājiem patīk braukt uz laukiem. Tāpēc arī šoziem izrādes turpināsies. Sanita Liepiņa, Terēza Matisone, TV9 Pakalni.